Pirms vēl nav iesākusies jaunā un aktivitātēm piesātinātā turisma sezona, atpūtas parka Silena konferenču telpā notika pirmais Daugavpils novada pašvaldības turisma atpūtas un kultūras aģentūras taka rīkotais seminārs turisma nozares uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotājiem. Galvenais mērķis mūsu šodienas tikšanai ir iepazīties ar Daugavpils novada turisma pakalpojumu sniedzējiem un arī prezentēt to, ko darām mēs un darīsim turpmāk, un arī veidot sadarbības tādus pamatus. Daugavpils turisma informācijas centra vadītāja Lolita Kazlovska stāstīja par jaunākajām tendencēm turisma nozarē Latvijā un Latgalē. Latvijā populārākais lauku turisma mazā biznesa uzņēmēja darbības tips ir lauku mājas un brīvdienu mājas. Lielākais turistu skaits izvēlas aktīvo turismu. Tikai nedaudz vairāk kā puse lauku turismu uzņēmēju klientiem piedāvā ekskursijas gida pavadībā. Tieši tādēļ ļoti būtiskas ir gidu apmācības, kuras plānots organizēt arī Daugavpils novadā. Visus interesantus aģentūra tā kā aicina pieteikties saulaicīgi. Klātesošie tika informēti par maija un jūnija mēnesī plānotajām 6 dienu apmācībām turisma pakalpojumu sniedzējiem, kurās to dalībnieki caur praktiskām nodarbībām varēs apgūt uzņēmuma vadības un e-komercijas pamatus, kā arī kvalitātes vadību. Iepriekšēja pieteikšanās apmācībām līdz 15. maijam pa tālruni 264 67 137 vai e-pastu taka@dnd.lv. Tāpat turisma pakalpojumu sniedzēji tika uzaicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos pie līdzīga profila uzņēmējiem Polijā, Lietuvā un Latgalē, kas tiks organizēti šī gada maijā, augustā un septembrī. Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās 4 darba grupās, kurās sprieda par sadarbību, problēmām un iespējamiem risinājumiem, kā arī par turisma vasaras sezonas atklāšanas pasākumu. To plānots organizēt Startautiskā tautas mākslas festivāla Augšdaugava 2013 ietvaros. Amatnieki tiks aicināti veidot savu amatu radošās darbnīcas, popularizēt un realizēt savu produkciju. Viens no darba grupu priekšlikumiem bija visiem kopā Daugavpils novada ietvaros izveidot turisma maršrutus, ietverot tajos virknes secībā sakārtotus turisma objektus, iekļaujot iespējamās nakšņošanas un ēdināšanas vietas. Arī turpmāk šāda tipa seminārus plānots rīkot pie kāda no Daugavpils novada turisma pakalpojumu sniedzēja. Tā, ka novēl visiem veiksmīgu un ražanu vasaras turisma sezonu.